Lūk šo termosu tautiskos modeļu apratu. Sākotnēji mūsu oriģināla ideja bija izveidot pēc iespējas ātrāku un efektīvāku mašīnu. To varēja veikt dažādos veidos. Piemēram, palielinot motoru griezes momentu, izmainot saules paneļu novietojumu, padarot kustību pēc iespējas taisnāku vai samazinot masu. Lai šo veiktu, sākām skices veidot uz milimetru papīra, kas ir efektīvs veids, kā izprojektēt savas idejas. Pēc skišu izveidošanas papīra formātā tas bija jāpārvieto uz digitālo. Lai šo veiktu, izmantojam programmu Autodesk Fusion, kas ir bez maksas skolēniem. Materiāla izvēle arī bija sarežģīts temats. Ko izvēlēties? 3D printētu vai balsas koku? Ar 3D printētu šasiju ir vieglāk atkārtot mūsu mērījumus. Tomēr no balsas koka veidotu var atveidot jebkuru. Beigās izvēlāmies 3D printētu, jo tas ir stabilākais variants. Kad tas bija pabeigts, pirmās versijas sākām 3D printēt skolā. Ātri vien konstatējām, ka nebijām iekļāvuši tolerances caurumiem un ka mūsu dizainu var optimizēt ar vertikāli zemāku aizmugurējo daļu, ko tagad esam uzskicējuši Fusion un pielietosim gala modelī. Tagad mazliet par dizaina filozofiju. Vēlējāmies mašīnu izveidot līdzīgi dragsteru mašīnām, kuras veidotas, lai maksimalizētu taisnu kustības ātrumu. Šī veida mašīnas ir ļoti garas un ar pakaļējo piedziņu. To garums ļauj tām turēties taisni ar minimālu ietekmi, kas ir svarīgi šāda veida sacensībās. Par pārnesēm zobrats varēs uzstādīt gan ātrumam, gan spēkam. Tie būs izņemami un nomaināmi. Nobeigumā mašīnas efektivitāte tiek aktīvi testēta, un mēs cenšamies maksimāli atrast pareizos risinājumus, lai mūsu mašīna sekot mūsu vēlmēm.